17. gadsimtā būvētā Bauskas rātsnama atjaunošana kļūst par epopeju 7 gadu garumā, un vietējie jau to nosaukuši par gadsimta zelta būvi. Lai gan projekta īstenošanai iztērēt apmēram 700 000 Eiropas fondu naudas un gandrīz 1 000 000 eiro nodokļu maksātāja naudas, šā mēneša domas sēdē 105 vēsturiski interjeru priekšmetu iegādē pieprasīti vēl 190 000 eiro. Turklāt līdzīga summa mēbeļu iegādē tika piešķirta arī pagājušajā gadā. Varbūt īpatnība ir tā, ko varbūt cilvēki nesaprot, ir tas, ka pašvaldības aizņemoties saimnieciskajiem projektiem, naudiņa, kas nav iztērēta gada beigās, tad mums šis finansējums pazūd, un katru gadu mēs nākam ar jaunu lēmumu, lai vienkārši turpinātu tos pašus iesāktos darbus vai ieplānotos darbus. Paralēli jau jādomā arī par atjaunotā rātsnama remontdarbiem. Ar pagrabstāvā iebūvētās osmozes palīdzību ir izdevies panākt, lai uz grīdas vairs nebūtu peļķis, tomēr siena joprojām ir mitra un apmetums birst nost. Līdzīga aina arī ārpusē, neskatoties to, ka pagājušā gadā būvnieki jau reiz krāsojumu atjaunojuši. Pie vainas gan esot nevis celtnieki, bet vēsturiskais sienas fragments, kas iebūvēts jaunajā sienā. Tā problēma rodās, jo tur nekāda hidroizolācija netiek lietota un tas vecais brands, kas ir tajā cilnī iekšā, vecajā nāk ārā, un tagad mēs te cīnāmies ar tām sakām. Kā problēmu atrisināt īsti nezina neviens. Novada doma aicina atsaukties cilvēkus, kuriem ir izdevies atrisināt līdzīgas problēmas, bet pagaidām tiek apsvērti 2 varianti. Viena ideja, kad mēģināt to lietu labot ar ķīmiju, injekcēt iekšā ķīmiju, kas nobloķēs tā mitruma celšanos uz augšu. Otrs variants ir likt izolāciju pamatos. Cik šādi darbi varētu izmaksāt, pagaidām nav aprēķināts. Rātsnama atjaunošana tika uzsākta 2008. gadā, un tā izmaksas jau tuvojas 2 miljoniem eiro. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.